ka tu esi dzīvās attiecībās ar Dievu, kas ar Kristu ir kļuvuši reāli šajā laikmetā, kurā mēs dzīvojam, tad tas nevar būt nepārdabiski, tas ir pārdabiski. Un tās situācijas un apstākļi, talanti un dāvanas, ko Dievs ir dāvājis, par to var tikai un vienīgi, mēs varam tikai, raustīt plecus, kā tas tā nākās, kad es varu kādas lietas paveikt, vai kad es zinu kādas lietas, ja, kad, it īpaši tas pārdabiskais moments, vismaz manā dzīvē, viņš izpaužās, tad, kad nāk apstiprinājumi no Dieva, kad tev ir šīs sajūtas, ja, kad tu meklē Dievu, un tad tu griezies pie pravieša vai pie kāda brāļa un māsas, un viņš pasaka, šis ir tas, vai viņš nezinot situāciju, ja, nāk Dieva vārds un dzīvē, un tu saproti, ka jā, tās bija manas sajūtas, un reku Dievs tā apstiprina. Tas ir, priekš manis tas ir pārdabiski, un es teikšu, es nekad negribu uztvert šādas lietas, kā paši par sevi saprotam, tās ir pārdabiskas, ja, un tai pašā laikā es gribu iedrošināt, katru vienu, kurš savā dzīvē varbūt meklē to, kā tad es to varu sajust, kā man to piedzīvot, bet dara sevi pieejamu Dievam, tas ir numur viens, un kā tad es varu sevi darīt pieejamu Dievam, dari sevi pieejamu kalpotājiem.